Jēzus Kristus vakar, šodien un mūžā. Amen. Viens tavs izmisīgais sauciens uz Jēzu Kristu var izmainīt visu tavu dzīvi. Ne tikai tavu miesu, bet pirmkārt tavu dvēseli glābt. Jo šodienas lēmums izmainīs tavu mūžību. Un tas ir pats būtiskākais tavā dzīvē. Tu vari būt apkrauts ar zeltu, tev var būt 5-10 mašīnas, 3-4 mājas, nezinu, tu var būt slavens, ietekmīgs un vēl nezinu kas. Tu vari sakart medaļas, ko tu esi sapelnījis. Nekas no tā mūs neievedīs debesu valstībā. Bet Jēzus sacīja, ka viņš ir nācis meklēt un glābt pazudušo. Amen. Un ja tu savu dzīvi uzticēsi viņam, ja tu savu sirdi atvērsi viņam, kā Dieva vārdā rakstīts, ka tu ar savu muti apliecinās Jēzu par savu kungu un ticēsi, ka viņš ir kungs un glābējs, tu būsi glābts. Un tur nebūs tikai vienkārši teksti, tikai vienkārši apliecināšana. Ja tur būs tava sirds, tad tava dzīve arī mainīsies, un mēs redzēsim atgriešanās augļus. Mēs redzēsim, kā Dievs maina, kā Dievs pārvērš. Ja? Tā kā tevi, ja? Kā tu sacīji, ja Dievs tu atnāc pie viņa, viņš tev atbrīvo no alkohola, no narkotikām, tad nav tā, ka tu kļūst par kristieti, bet tu turpini būt, ka nezinu, šodien piekabināsim klāt kristīgais alkoholiķis un kristīgais narkomāns. Ja? Neiet kopā, vai ne? Jo Bībelē rakstīts, dzērāji jūs bijāt, laulības pārkāpēji jūs bijāt, netikļi un visādi jūs bijāt. Jā. Zili, zaļi, sarkani un vēl nezinu kādi. Jā. Nu, tur tā nav rakstīts, bet jūs saprotat. Jā. Bet tādi mēs bijām. Visādi mēs bijām. Bet viņš tur rakstīts, mēs esam nomazgāti, šķīstīti, svēti darīti, pateicoties Kristus nopelnam.